Labdien! Šodien mēs izskatīsim procesu, kā praktikants paraksta prakses līgumu ed365.com platformā. Mums ir praktikants Pāvils Jūkstris, un viņš ir datortehniķis. Un uzreiz pēc ielagošanās mēs redzam lielo parakstīt līgumu pogu, oranžo, kas nozīmē, ka mūsu izglītības iestāde sagatavoja un parakstīja līgumu. Bet te ir ļoti svarīgi saprast, ka parakstīšanai ir sava secībā. Vispirms izglītības iestāde, pēc tam praktikants un tikai tad prakses vieta. Ja jums neparādās šī oranžā pogā, tas nozīmē, ka jūsu izglītības iestāde pagaidām nav pievienojusi vai nav parakstījusi jūsu prakses līgumu. Tad gadījumā vienīgais, ko jūs varat izdarīt, ir sazināties ar savu prakses vadītāju un uzjautāt par līgumu sagatavošanas procesu. Mums pašlaik ir pieejami 3 darbības ar līgumu. Pirmais ir parakstīt līgumu uzreiz ar savu e-parakstu. Otrais ir nosūtīt līgumu parakstīšanai uz e-pastu citai personai. Piemēram, gadījumā, ja praktikants nav pilngadīgs, viņam ir iespēja nosūtīt to saviem vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem. Un to var izdarīt caur darbībās un nosūtīt parakstīšanai uz e-pastu. Un trešā darbība ir vienkārši lejupielādēt līguma kopiju uz savu ierīci. Tātad atvēram dienas grāmatu, darbības un lejupielādēt līgumu. Mūsu gadījumā Pāvils ir pilngadīgs un var uzreiz parakstīt līgumu pats. Tātad atgriežamies un uzspiežam uz to oranžo pogu. Mēs tiekam pārvirzīti uz e-parakstvidi, un ja mēs pārsūtītu šo līgumu uz e-pastu, viņiem atnāktu saite tieši uz šo vietni. Tātad pārbaudām līgumu un varam to parakstīt. Tātad pārbaudījām, viss kārtībā, spiežam turpināt. Tātad izvēlējamies parakstīšanas rīku, e-paraksts mobilē manā gadījumā derēs, spiežam turpināt, un tātad ja aizpildam visu nepieciešamo informāciju. Es tikko parakstīju līgumu, un šeit ir ļoti svarīga lieta. Ja uzreiz pēc parakstīšanās līgums netiks iesniegts izglītības iestādei, var uzskatīt, ka mēs neko neparakstījām. Tāpēc, kad parakstām līgumu, obligāti jāspiež iesniegt izglītības iestādei. Mūsu gadījumā iesniegt Latvijas Rīgas Universitātei. Spiežam iesniegt. Un mēs tikam pārvirzīti atpakaļ uz EDI platformu. Atjaunināsim tad lapu. Un redzam, ka oranža poga aizgāja prom. Tas ir viss. Tas bija ļoti viegli, un kā redzam, liela oranža poga aizgāja prom, kas nozīmē, ka līgums ar praktikanta parakstu tika veiksmīgi iesniegts EDI sistēmai. Paldies un veiksmīgu praksi!